Vēlos pāris minūtes tavas uzmanības, lai piedāvātu tev darbu. Darbu, kuru var sākt darīt jau šodien, un pirmo 40 dienu laikā nopelnīt 3500 eiro, un pēc tam to darīt katru mēnesi, regulāri, bez riska un ieguldījumiem. Izklausās pārāk labi, lai būtu taisnība. Es piekrītu. Bet ticu, kad noskatīsies video līdz beigām, tu sapratīsi, ka tas viss ir ļoti reāli un izdarāmi. Daudzi cilvēki jau ir pieņēmuši šo darbu iespēju un veido veiksmīgu karjeru, pelnot 3500 eiro mēnesī. Uzreiz gribu pateikt, ka šis video nav par iespēju nopelnīt, spēlējot pokeru vai azartspēles internetā, par tīkla mārketingu vai finansu piramīdu. Mēs runāsim par vācu izcelsmes kompāniju EM Goldex, kura saviem klientiem piedāvā izdevīgu uzkrājošo bonusa programmu. Un pats labākais, ka mēs neuzkrāsim kosmētiku, enerģijas pulverus vai notieviešanas līdzekļus, bet zeltu, kur jebkurā laikā varam pārdot atpakaļ kompānijai un saņemt naudu. Mums vairs nav jāuztraucas par derīgumu termiņiem un par to, kuram lai pārdod kasti ar uzturu bagātinātājiem istabas stūrī. Sakiet, kuram negribētos istabu pilnu ar zeltu? Ok, ķeramies pie lietas. EM Goldex ir vācu izcelsmes kompānija, kuras bizness ir zelta tirzniecība. Kompānija pārdod koncerna Emirate Golds zeltu. Tas ir certificēts zelts ar provi 999,9. Kā jau jebkurai tirzniecības iestādei, arī EM Goldex ir vēlme palielināt savu apgrozījumu. Kompānija to dara saviem klientiem, piedāvājot ļoti izdevīgu bonusa programmu. Tātad kāds ir šis mehānisms, kāda ir šī bonusa programma? Mārketinga programma ir balstīta uz iepirkumu galdu principa. Galds sastāv no 15 zelta pirkumiem. Lai piedalītos programmā, jums jāveic tikai viens zelta pirkums, 540 eiro vērtībā. Tiem, kuriem nav pieejami 540 eiro, bet gribas pelnīt, kompānija piedāvā iespēju piedalīties ar 150 eiro. Kas notiek, kad esat veicis pirkumu? Kad esat veicis zelta iegādi, jūs automātiski nonākat uz zelta galda. Pie šī galda ir 15 vietas. Šādu galdu jūs redzēsiet savā back-officeā internetā, kad kļūsiet par kompānijas klientu. Jūs pie šī galda ieņemsiet vienu vietu augšējā astotniekā. Pārējās 7 vietas jau ir aizņēmuši cilvēki, kuri šajā kompānijā ir ienākuši pirms jums. Runājot par šīm personām, ir jāizdala laiks un telpa. Cilvēks, kur jūs redzat apakšā, nav tīkla augšpusē, šī nav piramīda, kurā ir jāveido tīkls. Cilvēki pie šī galda ir kļuvuši par kompānijas klientiem dažādos laika periodos un var dzīvot dažādās pasaules malās. Šie cilvēki nav atkarīgi viens no otra, jo viņi pie galda nonāk dažādos laikos caur dažādiem cilvēkiem. Iedomājamies, ka Igors kompānijā ir jau veselu gadu, Jānis 3 mēnešus, Olafs 5 dienas, bet Oskars pusgadu. Jūs jau redzat, ka šeit laiks un telpa nespēlē nekādu lomu. Kā tad strādā iepirkumu sistēma? Pieņemsim, ka Jānis jums pastāstīja, kā viņš pērk zeltu, un ar to pat piepelnās, un jūs arī pieņēmāt lēmumu kļūt par kompānijas klientu. Jūs aizpildāt pirkuma anketu, saņemiet rēķinu, to apmaksājiet un gaidiet, kamēr nonāksiet uz zelta galda. Programma jūs novietos galda augšējā astotniekā, vietā, kura sākot no kreisās puses būs brīva. Par to laiku, kamēr jūsu naudiņa ceļos kompānijas kontu, Igors uzaicināja savu draugu kļūt par klientu. Programma viņa cilvēku novietos virs viņa brīvajā vietā. Tā kā pirmā vieta jau ir aizņemta, programma jūs novietos nākošajā brīvajā laukā. Laikam ejot kāds Olafa paziņa arī kļuva par kompānijas klientu. Tad kāds no jūsu paziņām pievienojās galdam, tālāk Oskara draugs, un šādi visas 15 vietas pie galda aizpildās. Tālāk kompānija rada jaunas vietas, jauniem zelta pirkumiem. Lai to izdarītu, galds tiek dalīts 2 daļās, un cilvēks, kurš atrodas apakšā, aiziet no šī galda un saņem izmaksu. Uz katru no jauniem galdiem tiek novietots pa 8 brīvām vietām, jauniem zelta pirkumiem. Pēc tam, kad jaunais galds tiks aizpildīts, ar visu dalībnieku līdzdalību no galda aizies Igors un saņems izmaksu. Un tad atkal uz katru no jauniem galdiem parādīsies pa 8 brīvām vietām, un ar kopīgiem spēkiem galdi tiek aizpildīti, un jūs virzāties jau tuvāk savai izmaksai. Galda aizpildīšanas princips ir ļoti vienkāršs. Tiek aizpildīts galda augšējās 8 vietas, cilvēks, kurš atrodas apakšā, aiziet no galda un saņem izmaksu, un augšpusē atkal parādās pa 8 brīvām vietām. Šāds elementārs mehānisms atļauj katram, kurš ir šajā galdā, nopelnīt savu zeltu, jebkurā gadījumā.
Šeit nav pastāvīgu līderu, kāds ir tīkla mārketingā, kur sēž virsotnē un nepārtraukti gana savus konsultantus, lai tie veic ikmēneša pirkumus. Šajā programmā jūs vienkārši veicat vienu zelta pirkumu, nonāciet uz galvenā galda, izpildiet kvalifikāciju, par kuru pastāstīšu pēc brītiņa, un saņemiet izmaksu. Kāds galdu pabeidz nedēļas laikā, kāds mēneša, ir gadījumi, kas dienas laikā, ir kam vajag pusotru mēnesi. Bet galda nestāv uz vietas, visi pie galda strādā, un agrāk vai vēlāk jūs saņemat savu izmaksu. Paskatīsimies, kā veidojas izmaksas. Līdz ko jūs pabeidzat vienu galdu, jūsu kontā ieskaitās zelts 3500 eiro vērtībā, un kompānija jums dod iespēju piedalīties vēl viena galda aizpildīšanā, bez papildus maksas. Tātad jums ir iespēja saņemt 2 reizes pa 3500 eiro, kopā 7000 eiro. Šajā summā ir arī jūsu zelta pirkums 500 eiro vērtībā. Tas nekur nav pazudis. Protams, ka no šīs summas tiek noņemts peļņas procents, jo kompānija pelna no pārdotā zelta daudzuma. Tie ir 7%. Liela daļa no šīs summas tiek izmantota izmaksām līderu programmā, par kur pastāstīšu nākamajā video. Gribu vēl nedaudz paskaidrot šo mehānismu un ko nozīmē šādā veidā iepirkties. Esam 21. gadsimtā. Tirgotāji izveido ar vien jaunas metodas, kā veicināt pārdošanu. EM Goldex izmanto 21. gadsimta dotās iespējas. Tirzniecību izmantojot internetu, bonusa sistēmu un uzkrājošo programmu. Jūs ļoti labi zināt, ko nozīmē uzkrāt. Atšķirība ir tikai tāda, ka EM Goldex sistēmā vairāk cilvēki krāja kopā. Būtībā 8 cilvēki savāc 4000 eiro un tiek nopirkts zelts vienam cilvēkam. Tūliņ mainās galdi un zelts 4000 eiro vērtībā tiek nopirkts jau nākamajam cilvēkam. Princips ir ļoti vienkāršs. Šodien kāds palīdzēja iegādāties zeltu man, un rītdien es kādam palīdzēju. EM Goldex nav investīciju kompānija, banka vai labdarības iestāde. EM Goldex ir veikals, kas piedāvā iespēju izdevīgi iegādāties zeltu, izmantojot internetu un piedaloties bonusa programmā. Ko dara kompānija, kad esat ieguvis savu zeltu? Pirmais variants. Tā jums pārdod zeltu par cenu, ko nosaka Londonas zelta fiksings. Zelta daudzums atspoguļojas jūsu kontā. Jūsu zelta stienīši automātiski nonāk Pro Aurum dārgmetālu glabātuvē un pēc jūsu vēlmes tiek nosūtīti uz adresi jebkurā pasaules malā. Otrs variants. Jūs savu zeltu varat glabāt Pro Aurum. Cena par glabāšanu sastāda 0,1% no zelta vērtības mēnesī, kas ir 1,2% gadā. Un trešais variants. Jūs savu zeltu varat tūliņ pārdot atpakaļ kompānijai, saņemt par to naudu un dot uzdevumu to pārskaitīt uz jebkuru banku pasaulē. Kad jūs esat izmantojis iespēju un izgājis caur 2 zelta galdiem un esat saņēmis savu zeltu 7000 eiro vērtībā, kompānija no šīs naudas ietur 7% komisiju. Jums uz rokas paliek 6510 eiro, kuros ir arī jūsu sākotnējais 500 eiro pirkums. Šajā brīdī jums ir iespēja paņemt naudu un beigt sadarbību ar kompāniju, vai arī turpināt piedalīties bonusa programmā. Savilksim galus un paskatīsimies, kāda ir jūsu peļņa, izejot 2 lielos zelta galdus. Jūs saņēmāt 7000 eiro, kad kompānija noņēma 7%, jūs paliekat ar 6510 eiro. Atņemsim vēl jūsu sākotnējo pirkumu 540 eiro vērtībā. Mēs paliekam ar 5970 eiro un tos dalām ar 540. Sanāk, ka izejot 2 galdus, savu ieguldījumu esat palielinājuši 11 reizes. Šādu peļņu varat saņemt nepārtraukti, jo šeit sākas rekomendāciju biznesa daļa. Ieejot jaunā galdā, jūs vienmēr atradīsieties virs cilvēka, kurš jums šo iespēju parādīja. Ar šo ir saistīts arī vienīgais nosacījums, lai kvalificētos bonusa programmas izmaksai. Jums neierobežotā laika periodā ir jāveic 2 rekomendācijas 2 cilvēkiem. Šie cilvēki tieši tāpat kā jūs veic zelta pirkumu un piedalās šajā programmā. Un pats labākais, ka tas ir jāizdara tikai vienreiz visā jūsu darbības laikā šajā kompānijā. Tas nav jādara pie katra galda vai pie katra otrā galda. 2 rekomendācijas ir minimums un ir arī pietiekami, bet jūsu interesēs ir rekomendēt vairāk cilvēkiem, jo visi, kas veido jūsu komandu, stumj jūs galdā ātrāk uz izmaksu, un kopā jūs piepildāt galdu ar vien ātrāk un ātrāk, kas nozīmē to, ka izmaksas jūs saņemat arī biežāk nekā sākumā. Gribu vēl uzsvērt dažas nianses. Kompānija nedzīvo no piesaistītajiem cilvēkiem.
Kompānija pelna tikai un vienīgi no zelta apgrozījuma, kā jebkura normāla tirzniecības iestāde. Kāpēc EM Goldex izveidoja šādu pārdošanas sistēmu? Lieta tāda, ka zelts ir skaists vērtīgs metāls, bet tā nav pirmās nepieciešamības prece, kā piemēram piens vai maize. Tāpēc bija nepieciešams izveidot sistēmu, kas ļauj cilvēkam iegādāties zeltu par nelielu cenu, bet ar labu garantiju peļņai. Saprotams, ka šajos ekonomiski grūtajos laikos ne visiem cilvēkiem uzreiz ir pieejami 540 eiro, tāpēc kompānija ir izveidojusi piedāvājumu tiem, kas ļoti vēlas strādāt, bet nevar atļauties lielo pirkumu. Pastāv iespēja sākt ar 150 eiro, nonākot pie mazā galda. Šī galda mērķis ir sakrāt līdzekļus, lai nonāktu pie galvenā zelta galda. Galda aizpildīšanas princips ir tieši tāds pats kā lielajam zelta galdam. Pabeidzot šo galdu, klients saņem izmaksā 1040 eiro, mīnus 7% tas ir 967 eiro. 540 eiro tiek izmantot, lai nokļūtu uz lielā galda, un 427 eiro ir jūsu tīrā peļņa. Par šo summu klients saņem zeltu, un viņam ir tiesības to pārdot vai nosūtīt uz mājām. Tas arī ir viss runājot par bonusa sistēmu, bet saprotu, ka klausoties jums ir radušies jautājumi par savas naudas drošību, un uz tiem es centīšos tagad arī atbildēt. Jūs jebkurā laikā arī pēc gada savu nopelnīto zeltu variet pārdot atpakaļ kompānijai EM Goldex. Tā nav problēma. Arī gadījumā, ja zelta vērtība ir cēlusies. Pēc pirkuma izdarīšanas jums ir 14 dienas laika pārlasīt līgumu, pamēģināt šo mehānismu un saprast, vai jūs patiešām vēlaties piedalīties EM Goldex bonusa programmā. Ja nolēmjat, ka tas nav priekš jums, jūs bez paskaidrojuma variet pārtraukt sadarbību un saņemt atpakaļ ieguldītos 540 eiro. Cilvēki jautā, kas notiks, piemēram, gadījumā, ja neizdosies izdarīt 2 veiksmīgas rekomendācijas, vai viņu naudiņi pazudīs? Nē, jo viņi ir veikuši zelta iegādi. Klients vienkārši nesaņems bonusa izmaksu 7000 eiro vērtībā, bet zelts 500 eiro vērtībā viņiem paliek. Un kā jau mēs zinām, viņi to var pārdot atpakaļ kompānijai jebkurā laikā, vai samaksājot 40 eiro komisiju piedalīties no jauna bonusa programmā. Ceru, ka saredzēju šīs uzkrājušās bonusa programmas spēku un to, ko darbs šajā sistēmā tev var sniegt. Pieņemiet šo darba piedāvājumu un nāciet manā biznesa komandā. Kopā padarīsim jūs un daudzus citus cilvēkus bagātus. Kad kļūsi par manas biznesa komandas locekli, tev tiks nodrošināti visi nepieciešamie mārketinga instrumenti, lai veiksmīgi varētu veikt rekomendācijas.